Sveicināti! Svētajos rakstos mums ir teikts, ka ir divi verdzības veidi. Tātad vienā variantā verdzība notiek tumsai, caur cilvēkiem tā skaitā un grēku. Otrā variantā mēs vergojam Jēzum Kristum caur patiesības atziņu, ja, viņa taisnībai. Un kā tad verdzība izskatās? Ja? Mēs saprotam, ka verdzība ir kaut kas tevi tā kā tur savā gūstā, no kā tu esi atkarīgs, kas tevi dzen uz priekšu pa dzīvi, ja? Kas izdara milzīgu ietekmi uz tevi un tavu dzīvi. Un tātad, ja mēs vergojam grēkam, kas ir caur likuma ceļu tā skaitā, ja? Tātad ļoti skaidri mums jāsaprot šī likuma sakarība, ja? Ka grēka spēks ir likums, ja? Šodien. Tāpēc daudz cilvēki ir neizpratnē vai apmulsuši vai apmaldījušies, jo viņiem liekas, kā tad tā es esmu ticīgs un es mēģinu ievērot baušļus, ja? Bet manā dzīvē notiek tas un tas, vai ir vēl sliktāk, vai tā tad nenotiek šīs izmaiņas. Ja? Viņa sirdī pirmkārt, ja? Kur mēs tiekam atbrīvoti no šīm te kārībām, kas veda mūsu pazušanā. Un tātad svētie raksti saka, ka tā ir likuma sakarība, ka grēka spēks ir likums, jo ne jau likumā ir vaina, bet tātad mūsu miesas dabas dēļ, kura ir spītīga un nepakļāvīga, un tā nespēja pakļauties Dieva likumam, un tieši otrādi likums ierosina, ja, tātad vēl vairāk šo te grēcīgo darbību. Ja, par to ir runāts 7. nodaļā romiešiem, apostols Pāvils to iztirzā. Ja. Viņš saka, es nabaga cilvēks, ja, es gribu darīt labu, bet savos locekļos es nomanu citu bauslību. Un labā vēsts ir tajā, ka pēc 7. nodaļas seko 8. nodaļa, kurā mums tātad ir skaidri un gaiši pateikts, ka šo uzvaru mēs varam saņemt tikai un vienīgi Jēzu Kristu, ja, kur pār mums vairs nav grēku nāves likums, bet dzīvības gara likums, kurš darbojās kā mūsu garā, tā mūsu dvēselē un arī mūsu miesa tiek apskaidrot, ja, caur šo svētā gara darbību mūsu sirdīs. Tātad mūsu gars tiek darīts stiprs un pastāvīgs, mūsu dvēsele var lidot tajās domu plašumos, tajos domu augstumos, ja, kur mums ir teikts, domājiet par to, kas ir labs un svēts, ja, par to, kas ir augšā, nevis par zemes lietām, lai jūsu dvēseli var izplest spārnus un lidot, ja, neskatoties uz redzamo. Ja. Un tātad tās ir pilnīgi divas dažādas verdzības, ja, kur viena verdzība, ja, tātad šī verdzība grēkam, cilvēkiem vai jebkam, kas nav saskaņā ar Dievu taisnību, ar to, ko Dievs ir padarījis priekš katra no mums, ar to, kāds ir Dievs. Tātad tas viss ved cilvēku pazušanā. Ja? Tā ir šī te bezjēdzīgā dzīve, ja? No kuras mēs esam atbrīvoti. Ja? Kā ir teikts, mēs esam atbrīvoti no šīs bezjēdzīgās dzīves, ko mēs bijām mantojuši no tēviem. Tātad, kur ir it kā šis tāds vāveres skrējiens, es pēc kaut kā dzenos, ja? Man ir šīs kārības, man vajag, visu laiku man kaut ko vajag, ja? Man nekad nav labi ar to, kas man ir. Es nekad nedabonu sajust šo sajūtu ilglaicīgi un pastāvīgi un pietiekami dziļi, lai es varētu patiešām sajust šo atdusu, šo atslābumu, šo apmierinājumu, kas var nākt tikai no Dieva. Ja? Kā ir teikts, ka Dievs mums dod tādu mieru, ja es saku, es jums dodu
tādu mieru, kādu jums pasaule nevar dot, ja? Nevar jums viņa iedot nekādos veidos. Tu vari dzīties pēc karjeras, tu vari dzīties pēc attiecībām, tu vari dzīties pēc naudas, varas, kādas sevis realizēšanas un tā tālāk. Bet tas viss tev dod īslaicīgu apmierinājumu un vēl vairāk bieži vien paprasa pretī ļoti daudz ko, ja tu to nesasniedz sadraudzībā ar Dievu. Ja? Tātad šeit es gribu uzsvērt, to mēs par vēl vienu niansu parunāsim šajā sakarā, ja? Kur vēl ir tāds varbūt bieži vien nepamanīts moments, ja? Bet tagad es bišķiņ gribu pateikt arī par šo otru verdzību, cik tā ir brīnišķīga, ja? Kad tā verdzība, kurā mūsu kungs mūs nesauc par saviem vergiem vai kalpiem, ja, kā viņš pats to saka, es jūs saucu par saviem draugiem. Taču tā verdzība ir labprātīga, tā ir tāda, ka tu vienkārši nevari pretoties šai sadraudzībai, šai vilkmei pēc šīs personas, kas ir visbrīnišķīgākā, unikālākā, fenomenālākā, skaistākā, gudrākā, labsirdīgākā, mīlošākā, svētākā, izcilākā un viss brīnumainākā persona visā visumā, tas ir Jēzus Kristus, tas ir debes Tēvs un tas ir mīļais svētais gars, trīsvienīgais Dievs. Tātad trīsvienīgs Dievs, ja, kurš savā būtībā ir viens, taču mums atklājās trīs personās, ja, un caur šo otro personu, ja, tātad Dievu dēlu, kurš ir nācis miesā un augšām celts apskaidrotā miesā, mēs arī esam savienoti ar trīsvienīgo Dievu. Tas ir kā apušs līmējošs skočs, ja, jo mēs esam pielīdzināti viņam. Un kā ir teikts svētajos rakstos, kāds es esmu, tādi jūs esat šajā pasaulē. Ja, tātad mēs esam salīdzināti ar viņu un mums ir daļa pie Dieva dabas Kristū. Taču tas, ko es iesāku, ja, par šo vienu tādu bīstamību, ko varbūt cilvēki bieži nepamana, kur arī velns viņus aizvilina prom kaut kādās maldu mācībās un neceļos, ir caur to, ka jā, mūsos ir ielikta šī vēlme pēc pārdabiskā, pēc šī garīguma, ja, jo mēs jau pirms pasaules radīšanas, ja, esam izredzēti būt par Dievu bērniem, ja, un tātad mēs meklējam Dievu būtībā, katrs no mums, neapzināti vai apzināti, ja, dažādos veidos šo savu līdzību Dievam. Un tā bīstamība var būt tajā, ka caur šiem pasaules ceļiem cilvēku var ievest arī nepareizu priekšstatu verdzībā, ja, kur, piemēram, viņš domā, ka jā, viņš, piemēram, varbūt ir ticīgs, viņš tic Dievam, ja, un viss tā tālāk, ja, un viņš tur saprot, ka viņš ir dievišķa būtne, un viss tā tālāk, visi šitie te murgi, es ļoti atvainojos, ja, visa tā purga, es ļoti atvainojos, kas cilvēku aizved vienkārši ļoti tālu prom no tā, kas ir patiesība, ja, un tas bēdīgākais ir tajā, kad visos šajos neceļos, kur cilvēks vergo ne Dieva taisnībai, ne vienīgajam Dievam, patiesajam Dievam, Jēzum Kristum, tātad viņš tiks apzakts, viņš tiks nogalināts, viņš tiks iznīcināts. Ja? Un, protams, kad mūsu debes Tēvs ar svēto garu, kurš šodien ir mums sūtīts šeit uz zemes, un kurš cilvēkiem atklāja grēku, ka tie netic Jēzum Kristum, ja, lai viņi varētu tikt izglābti, tātad Dievs dara visu, ja, lai cilvēks saskartos ar šo informāciju, lai viņš saskartos ar šo Dievu pieskārienu, lai viņš dzirdētu Dievu patiesību, lai viņš varētu dzirdēt Dievu vārdu, tātad prieka vēst, tātad evaņģēliju par to, cik Dievs ļoti ir mīlējis mūs, un ka tikai viņa dēlā, kuru viņš mums ir sūtījis, ir pestīšana, ja?
un nekā savādāk mēs nevaram nonākt pie Dieva un piedzīvot to verdzību, to atkarību, kas mūs padara neprātīgi, laimīgus, kas mūs spēj izmainīt līdz nepazīšanai, kas mūs dara bagātus viņā, ja caur šo sadraudzību, ka mums ir šī sadraudzība ar pašu Dievu, kas mūs dara gudrus, kas mūs dara spējīgus redzēt lietas tā, kā Dievs redz, saprast lietas tā, kā Dievs saprot, just to, ko Dievs jūt pret tevi un citiem cilvēkiem, pret notikumiem, redzēt situācijas tā, kā Dievs to redz, un piedzīvot tās gara dāvanas, kuras viņš mums izdala Kristu, ja, no viņa žēlstības, tā kā ir teikts, ka viņš izdalīs cilvēkiem dāvanas, tā kā viņam tas ir labi paticis. Un tātad piedzīvot kaut kādu fenomenālu, fantastisku dzīvi, ja, kura mums ir apsolīta Jēzu Kristu, kas var neizskatīties vienmēr vienkārša, un tā arī var nebūt vienkārša, bet paradoks ir tajā, ka šajā verdzībā, ja, kuru Jēzus pats saka, ka šis jūks ir viegls un patīkams, ka šis jūks viņš var dažreiz izskatīties kā kaut kāds ļoti grūts no malas, ja? Un tajā ir šis paradoks, ka tikai esot iekšā šajās attiecībās, cilvēks var piedzīvot to saltkaislo laimi, ja? Pat ejot cauri nāves ielai vai sēžot kaut kādās brīvības atņemšanas iestādēs, ja? Tā kā mēs vienkārši to redzam pie apustuļiem, ja? Kur ir ļoti spilgts piemērs šai verdzībai, kas padara viņus neprātīgus Kristus dēļ, un kāds varētu teikt, tas jau bišķiņ ož pēc mazohisma, ja? Bet tā izskatās tikai no pirmā acu uzmetiena, tāpēc, ka viņš vienkārši no malas neredz to, ko var ieraudzīt tikai tad, kad cilvēks pieņem nāvi Kristu, lai augšām celtos viņa dzīvībai sevī. Halleluja! Šaradarādārā! Jā, tātad, un tas arī ir tas galvenais moments, kāpēc cilvēki bieži vien tiek aizmānīti prom, vai pat saucot sev par kristiešiem, nepiedzīvo šīs patiesās attiecības svētajā garā, jo grib apiet vai nezināšanas dēļ, vai kādu citu iemeslu dēļ šo centrālo tēmu nāvi Kristu, kur es nomirstu kā autonoma vienība, kur gribēja, tur gāja, ko gribēja, to darīja, un darīja to tāpēc, ka bija tumsas paverdzināta, un piedzimstu Kristu ar Dievu mīlestību, kur ir izlietas mūsu sirdīs, un attiecīgi ar spēju būt Dieva gara vadītam, attiecīgi pasargātam, apmācītam, pabarotam, samīļotam, apgaismotam un tā tālāk stiprinātam, veidotam viņa līdzībā no dienas uz dienu, no spēka uz spēku, no ticības uz ticību. Halleluja! Un nav nekas labāks par to. Verdzība tumsai, verdzība velnam, verdzība pasaules vērtībām tevi padarīs par plukatu. Pat tad, ja tu pasaulīgi skatoties, var izskatīties kažokādās ietērpts un zeltiem nosēts, ja? Cik daudz cilvēku liecina par to, kādu viņi piedzīvo tukšumu sevī. Viss šīs veģetatīvās distonijas un depresijas un pašnāvnieciskas domas,
dusmas, alkoholisms, atkarības, dažādi veidi un tā tālāk. Tas viss ir veids, kā cilvēks mēģina aizpildīt to šausmīgo tukšumu, kuru viņš piedzīvo caur šo vergošanu, pasaulīgām vērtībām, caur šo paverdzinātību velnam, un savukārt pieņemot šo nāvi Kristū, tātad uzgriežot muguru šīm pasaulīgām vērtībām, tam, kā es domāju, kā autonomu vienību, pieņemot to, ko Dievs priekš manis ir izdarījis, atzīstot viņu tādu, kāds viņš ir, atzīstot un pieņemot viņa žēlastību, kur tiek parādīta uz krusta katram cilvēkam, mēs tiekam izrauti no šī velna tvēriena un piedzīvojam šo augšām celšanas spēku, kurā mēs varam iziet cauri visam, ar ko mēs saskaramies savā dzīvē, kā uzvarētāji, un nevis tikai teorētiski, bet piedzīvojot šo uzvaras garšu, kā reālu, ārdabisku mieru un prieku, svētajā garā atzīstot Dieva taisnību un kalpojot šai taisnībai labprātīgi, atdodot sevi verdzībām mūsu kungam Jēzum Kristum. Tātad mēs redzam, ka katrs cilvēks tiek aplipināts, ja tā var izteikties, ar šo vēlmi būt viņa vergam. Mēs redzam, ka mācekļi, kas bija tuvās attiecībās ar viņu, tad, kad viņš sāk runāt kaut ko, kas jau vairs galīgi nelīmējās viņu domāšanas veidā, viņu prātā, viņu izpratnēs, Jēzus viņiem saka, tad, kad 70 mācekļi vienkārši pagriezās un aizgāja un teica, kukū, ja, te vairs nav ko darīt. Ja? Tad Jēzus pārējiem 12, viņš teica, varbūt jūs arī gribat aiziet. Ja? Tad, cik viņš ir pašpietiekams, ja? Cik viņš ir brīvību dāvājošs, ja? Un arī tieši tajā ir šī viņa personības, manuprāt, visspēcīgākā pievilcība, ja? Ka viņš tev dod visu, bet viņš tev nekad nesasaista, kā to izdara šī te verdzība tumsai. Un, protams, mācekļi, kur ir bijuši tātad viņa klātbūtnē baudījuši šo sadraudzību, saka, kur gan, kungs, mēs iesim, ja? Tev pieder dzīvības vārdi, ja? Halleluja, halleluja, paldies Dievam par Jēzu Kristu, par viņa upuri, par to, ka pateicoties tam, mēs varam šodien būt sadraudzībā caur mīļo svēto garu un godināt mūsu debesu tēvu un viņa mīlestību. Halleluja! To es novēlu sev un tev. Amen!